Kalistēnika iesācējiem – tehnikas pamati. Ja trenēšanos mēs pielīdzinām malkas skaldīšanai, tad tehnika ir cirvis, ko tu izmanto. Jo labāks būs tavs cirvis, jo ātrāk saskaldīsi malku, un tāpat arī trenēšanos. Jo labāk būs tava tehnika, jo ātrāk sasniegsi savu vēlamo rezultātu, kas mūsu gadījumā ir liela muskuļi. Tātad kas ir laba tehnika? Laba tehnika sastāv no 4 daļām – pilnas kustība amplitūdas, kontrolētas ekscentriskās daļas, pauzes izstieptajā pozīcijā un ātras koncentriskās daļas. Pilna kustība amplitūda ir pārvietošanās cauri visam kustību diapazonam, ko piedāvā vingrinājums, jeb maksimāla roku vai kājas saliekšana un iztaisnošana. Šādi attīstīs spēku visā kustību diapazonā, aktivizēs visvairāk muskuļu šķiedru un atvieglos sekošanu līdz savam progresam, jo katram atkārtojumam būs noteikts sākuma un beigu punkts. Kontrolēta ekscentriskā daļa ir kontrolēta muskuļu izstiepšana, kas ir vingrinājuma daļa, kad tu laidi savu ķermeni lejā. Šī ir vingrinājuma pats stimulatīvākā daļa, tāpēc to ļaut gravitācijai darīt tavā vietā nav ieteicams. Tikai nepārproti mani, tā nevajag būt 5 sekundes ilgai. Vienkārši kontrolēt to un nepalaid savu ķermeni brīvajā kritienā. Šādi palielinās stimulus saviem muskuļiem un samazinās traumu risku. Pauze izstieptajā pozīcijā ir īsa apstāšanās brīdī, kad muskulis ir maksimāli izstiepts, ja vingrinājuma apakšējā punktā. Stiepiens zem slodzes ir ļoti stimulatīvs, tāpēc to izlaist nebūtu ieteicams. Šajai pauzē nevajag būt ilgai. Tā var ilgt pat tikai pusi sekundi. Vienkārši centies izjust, kā trenētie muskuļi tiek izstiepti vingrinājuma apakšējā punktā. Veicot atspiedienus, turpat paaugstināt savas rokas, lai tu varētu izstiept uz krūšu muskuļus vēl vairāk. Un ātra koncentriskā daļa ir ātra muskuļu saraušana, kas ir tas brīdis, kad tu cel savu ķermeni augšā. Šo daļu ir ieteicams izpildīt pēc iespējas ātrāk, jo šādi aktivizēs visvairāk ātrās muskuļu šķiedras, kurām ir vislielākais augšanas potenciāls. Īsumā sakot, laba tehnika izskatās šādi. Lēna ekscentriskā daļa, pauze izstieptajā pozīcijā un ātra koncentriskā daļa caur pilnu kustību amplitūdu. Ja to salīdzina ar sliktu tehniku, tad atšķirība ir milzīga. Jā, ar sliktu tehniku tu varēsi pacelt lielākus svarus un izdarīt vairāk atkārtojumus, bet vai tas rezultēsies lielākos muskuļos? Ceri vien. Attīstot muskuļu masu, tos mērķis stimulēt savus muskuļus, nevis cilāt svarus vai darīt atkārtojumus. Tāpēc paturi prātā šo atšķirību. Laba tehnika maksimāli stimulē tavus muskuļus, kamēr slikta tehnika ļauj tev darīt daudz atkārtojumus un cilāt lielus svarus. Nākamajā video mēs parunāsim par intensitāti, tāpēc forši tavu dienu un tiekamies nākamreiz.